Labdien! Šodien es gribētu atbildēt uz daudzu pacientu jautājumu. Kā man sagatavoties uz operāciju, cikos man ierasties klīnikā, ko man paņemt līdzi, kas man tur būs vajadzīgs un ko vispār sagaidīt. Tipiskos gadījumos operācija notiek mūsu klīnikā trešdienās, un tas nozīmē, ka pacients iestājās operācijas dienā no rīta tukšā dušā klīnikā. Ja pacients tajā dienā ir paredzēts operācija kā pirmā, tad mēs lūdzam pacientam ierasties jau 7:30 no rīta. Ja šīs operācijas ir vēlākas, tad ierasties varētu arī 8 un 9 no rīta. Atsevišķos gadījumos, kad pacienti dzīvo ļoti tālu no Rīgas, no Latgales, piemēram, tad mēs organizējam tā, ka pacienti ierodās uz operāciju jau iepriekšējā dienā pirms operācijas izdarīšanas dienas, tātad otrdienā, un paliek klīnikā pa nakti, tā ka mēs no rīta jau esam visi uz vietas un varam sākt darboties. Pacientam iestājoties klīnikā, viņš nonāk komfortablā palātā un viņam tiek iedotas vienreizējās lietošanas drēbes, pārģērbties, ar kurām viņš tālāk dosies uz operāciju zāli. Mēs, kā ķirurgi, tiekamies ar pacientu vēlreiz pirms operācijas, lai pārunātu konkrētu operācijas plānu, ko tieši mēs plānojam izdarīt, lai arī tas jau ir iepriekš runāts, mēs par to pārunājam vēlreiz, lai būtu lielāka pārliecība, ka gan pacients, gan mēs esam vienādi saprotam, ko tieši mēs darām un ko mēs no tā sagaidām. Tālāk pacients tiek novests uz operāciju zāli, tiek iedota narkoze un tiek izdarīta operācija. Par cik lielākā daļa no mūsu praktizētām operācijām tiek darīts minimāli invazīvā tehnikā, kas ir pacientiem draudzīgas un viegli panesamas. Līdz ar to pacients pēc operācijas paliek klīnikā lielākoties tikai vienu nakti. Tātad pēc operācijas visbiežāk pacientiem tiek rekomendēts gultas režīms, taču ir daži pacienti, kuri arī pēc operācijas diezgan veiksmīgi var jau celties diezgan ātri kājās, kas gan ir atkarīgs no operācijas veida. Ja, ir tādas operācijas, kas pieļauj to, ka pacients drīkst celties patstāvīgi, un ir tādas operācijas, kur mēs rekomendējam pacientam pašam necelties, bet celties ar fizioterapeitu palīdzību. Pēc operācijas mēs pacientu apskatām, noskaidrojam, kādas ir viņa sūdzības, kā viņš jūtās pēc operācijas, pārbaudam neiroloģisko stāvokli, pārbaudam noskaidrojam, vai tās sūdzības, kas ir bijušas pēc operācijas, varbūt jau ir izzudušas. Dažos gadījumos to var novērot uzreiz, un dažos gadījumos tas ir ilgākā laikā. Bet galvenais, ka mums ir jākonstatē, vai pacientam viss ir kārtībā. Pacientam tiek dotas pretsāpju zāles, nepieciešamības gadījumā kādas citas papildus zāles, bet pamatos tās ir pretsāpju zāles. Un pacients paliek medicīniskā personāla uzraudzībā vienu nakti. Nākamā dienā pēc operācijas, kas parasti ir ceturtdienā, pacientus jau vertikalizē ar fizioterapeitu, kas viņam nepieciešamības gadījumā uzliek speciālu ortozi un vertikalizē šo pacientu. Arī pēc fizioterapeita apskates un vertikalizācijas pacientu izvērtē operējušas ķirurgs, un ja viss ir kārtībā, tad pacientu izraksta tajā pašā dienā tālākai ārstēšanai mājas apstākļos. Tas gan nenozīmē, ka pacients jau ir vesels. Tātad, ja varētu likties, ka ja cilvēki izraksta no slimnīcas, tad viņš ir vesels. Nē, tas to nenozīmē. Tas nozīmē, ka pacientam, lai turpinātu atgūt veselību, atvesļošanos, nav nepieciešams atrasties slimnīcā. Visbiežāk pacientam vienkārši ir jāturpina lietot pretsāpju zāles, jo kā jau pēc jebkuras operācijas zināmas sāpes operācijas apvidū ir pilnīgi normālas, līdz pat no pāris dienām līdz pat pāris nedēļām pēc operācijas šādas sāpes var būt. Pacienti jautā, ko man paņemt līdzi uz klīniku? No tādām lietām, kas ir patiešām nepieciešamas, ir vēlams paņemt līdzi ērtu, viegli uzvelkamu apģērbu, ar ko pacients var vertikalizēties un nodaļas klīnikas ietvaros pārvietoties, staigāt ar fizioterapeitu, iziet ārpus savas palātas, pastaigāt pa koridoru, tātad viegli uzvelkams apģērbs un apave. Tāpat ir ieteicams paņemt līdzi kaut ko lasāmu, ja gribas palasīt, datoru vai telefonu, ja gribas paskatīties
internetu vai pastrādāt ar datoru. Tātad var ņemt līdzi jebko, kas liek kvalitatīvāk un patīkamāk pavadīt laiku pēc operācijas esot klīnikā. Tāpat tiek rekomendēts paņemt līdzi personīgās higienas lietas un arī, ja pacients pastāvīgi lieto kaut kādus medikamentus, pieņemsim, zāles pret asinsspiedienu, tad šīs zāles ir jāņem līdzi un šie medikamenti ir jāturpina lietot.